Labdien! Mani sauc Elizabete Vita. Es mācos Saldus pamatskolas 6. A klasē. Šajā konkursā piedalos pirmo reizi, bet pēc tā, ko šodien dzirdēju un redzēju, šī nebūs pēdējā. Man ļoti patīk makšķerēt, tāpēc pastāstīšu jums par manu pirmo makšķerēšanas pieredzi. Tas notika pirms daudziem gadiem. Man bija tikai 3 gadi. Mēs ar savu tēti izlēmām iet makšķerēt. Mēs biju pacietīgs bērns. Mēs gaidījām un gaidījām. Un pēkšņi man pie āķa kaut kas pieķērās. Es vilku un vilku, un beidzot pie āķa redzēju mazu dzivtiņu. Es biju sajūsmā. Tas taču bija mans pirmais loms. Mans pats pirmais loms. Vai jūs zināt to prieku, kā ir, ka jūs noķerat jūsu pašu pirmo zivtiņu? Mans tētis pajautāja, kas tā ir pa zivi, bet es taču neatceros zivju nosaukumus. Tāpēc iedevu viņam vārdu un nosaucu viņu pa Oziju. Oziju? Kāpēc gan par Oziju? Vai jūs zināt? Beigās jau mēs neuzzinājām, kāpēc es viņu tā nosaucu, bet zivtiņu palaidām atpakaļ ūdenī un turpinājām makšķerēt. Vai jums patīk mīklas? Es ceru, ka jā, jo tagad jums uzdošu kādu. Cenšaties to atminēt. Maza raiba gotiņa, ļoti salds piens. Kas tas ir? Bite un medus. Pareizi! Tā ir bite un medus. Tagad es jums pastāstīšu teiku, kur ir pieminēta gan bite, gan medus. Teika, kā bučošanās cēlusies. Visu cilvēku tēvs Ādams ļoti mīlēja savu sievu Ievu un nekad nešķīries no tās. Tomēr reiz viņu Dievs kaut kur aizsūtījis, un tā sieva palikusi viena. Aiz gara laika viņa nogūlusies, te uz Ievas lūpām nolaidusies bite. Par laimi vai nelaimi, Ādams arī tūlīt bijis klāt. Redzēdams kustonīti staigāja par Ievas lūpām, tas varani noskaities. Gribējis biti nosist, bet bites dzīvi jau pazīdams, tas ātri attapies. Diezin, vai šī nesūtša medu? Pag, es arī pamēģināšu. Viņš nodzinis biti un nobučojis Ievu, un patiešām! Laikam bite bijis atstājis kādu drusciņu medu uz Ievas lūpām. Bučiņa bijusi tik salda, ka no priekiem Ādams lēcis un deļis. Kopš tās reizes Ādams ik pa laikam pabučojis Ievu, un tā bučošana ieklīdusi pasaulē.